Nu ko, Rīgā jūt to patīkamo jūras smaržu un zestrumiņu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka hidra jau ir virsū līdz pusei, jābrauc uz jūru. Līcī no ziemeļa puses pūš vējš iekšā, stumj viļņus uz Rīgas pusi. Un varēs gan sērfot, varēs gan kaitot, braukt ar windsurfingu. Galvenais paspēt tikai laikus izrauties no darba. Visi jūras vilki ir saspicējuši ūsas un gatavi ekšanam, jo pa dienu vēl bija miers, bet tagad vakarā vējš ir labi ieskrējies un vajadzētu visam būt. Braucam skatīties. Un kamēr braucam, lādējam iekšā visu veidu iespējamos cukurs, aiziet pēdējais banāns, enerģija un spēks un jaudu mums šoreiz noderēs. Aiziet! Skaisti. Daugava labi sašūpojusies. Stāvvieta pilna ar mašīnām. Klausies, es te kārtoju būtu. Pārdošanas tas pats izņēmis lokeri. Let's go! Let's go! Let's fucking go! Slavenā Bēru valē. Tālāk pludmalē mikrofonā ļoti spēcīgi pūš vējš, tāpēc tur kaut ko ierunāt ir gandrīz nereāli. Uzrunāšu jau pa virsu. Pats, protams, bija atbraucis sērfot, nevis filmēt citus. Tā vispār ir diezgan grūta padarīšana, bet, domāju, gribēju, lai šis video sanāk, tāpēc kāds 5-10 minūtes pasēdēju krastā, tur var no tāda nedaudz augstāka kāpa punkta kaut ko arī nofilmēt. Un, kā redzams, diezgan forša diena, ūdens arī daudz siltāks jau nekā domāts, var teikt, kad ir sākusies vasara. Bija patīkami kopā ar līdzīgi domājušiem pasēdēt pie viļņiem, pagaidīt viņus, papriecāties vienam par otru, nobraukt to. Varēja arī īstenībā normāli izmazgāties un ierīt kādu putiņu, bet tas jau piederās pie lietas. Kopumā priecājos, kad šī lieta attīstās un starp mums paliek arvien vairāk un vairāk sērfotāju. Priekā!